Klau, rekord jautājums par nākotni. Mēs ar Diānu iepriekš runājām arī podkāstā. Lieta tāda, es skatos, ka šobrīd mūsdienās ir jau palikuši ļoti, ļoti pieejami, pieņemsim, uztaisīt savu skaistus video, ļoti labus priekšproduktu, priekšpakalpojumu, ļoti labus, pieņemsim, fotogrāfijas. Instagram profils varam nopulēt vienkārši superīgs, fantastisks, foršs arī produktu paši, pieņemsim, ja mēs runājam par kādu infoproduktu, tev tur ir PDFs ar superīgu informāciju, ļoti skaisti. Un mēs tieši runājam par coachiem vairāk, bet, iedomājamies, pēkšņi mēs, ja man iepriekš sanāca labāk, tur pieņemsim, mēs vairāk tur mācēja, tagad arī visi citi var nolikt savu komandu, vai, tas ir tiešām ļoti lēti jau, manuprāt, palicis. Un tad mēs visi atkal atrodamies tādā, vienā līnijā starta. Kā mums tālāk iet? Ja es gribu vēl joprojām daudz labus klientus, tā kā, pēkšņi es vairs neatšķiros ne no viena. Mums visiem ir skaistas bildes, mums visiem ir skaisti video, mums visiem ir skaisti produkti. Kas būs tas, kā es varēšu tālāk iet uz priekšu un vēl joprojām pārdot sevi, nopelnīt? Man liekas, ka tas, ko es sākumā teicu, vienkārši tev jāklausās savos klientos, ir, jo, zin kā, lai arī visas tās bildes un visa tā fasāde izskatās baigi smuki, es redzu vienkārši, kā daudz pakalpojumu sniedzēji strādā. Tas, kad es aizēju, piemēram, uz barbershopu, man piedāvā tur dzērienu, nogriezt matus un tā tālāk, vienkārši, man liekas, vienreiz dzīvē vienkārši viena meistara, kas man griez matus, vienkārši tā bija pirmā, kuras bija pie barbershopa, vienkārši viņi tik forši man parunājās. Kopš tās reizes neviens cits neesmu atceries, kurš tik sakarīgi būtu man parunājās. Varbūt vēl kaut kāds čoks viens, kurš griez. Bet visi iedod tēju, visi visi dod tās mazās lietiņas, bet nevienam jau neinteresē beigās tas klients, īstenībā. Un es šito es arī ritīgi bieži cīnos, es redzu, ko dara administratori. Zobārstniecībās, fizioterapijās, tāpēc, ka man ir fizioterapijas klienti, zobārstniecības klienti, tā kā no tādiem pakalpojumu sniedzējiem man ir visādi tādi, kas tirgo saules paneļus liek, kuriem es palīdzu ģenerēt līdus, un arī es viņiem mācu pārdot vai arī palīdzu kaut kādas lietas iesaku. Un vienkārši tā pārdevēja attieksme pret to klientu ir vienkārši vārds, uzvārds un numurs. Vārds, uzvārds un numurs, bet tajā brīdī, ka tev būs cita attieksme par to, ka tā ir Monta. Montai patīk tas, Montai besī, ka tu viņai iesaki šito, jo viņai negaršo tās. Tā kā katru reizi, kad tu ienāks pa durvīm iekšā, tev nepiedāvās tēju, vai arī tev piedāvās tēju un tev dos augļtēju, jo tā ir tavu mīļāko, jo to pirms 15 mēnešiem nākot pirmoreiz salonā man pateici. Un es to piefiksēju savā sistēmā, kad tev garšo tieši tā tēja. Tās mazās lietas, kas atšķir. Ir tāda grāmata, vienkārši. Tieši par to pašu grāmatu, man liekas, domāju, tur par to viesnīcu, kur viņiem baigi nopulētais tas servis. Vienkārši es iesaku pilnīgi, kuram pakalpojums kas tā bija pa grāmatu? E-meet, uzņēmēji tas bija tā, jā. Jo es atceros vienkārši par to nopulēto, ka tu atbrauc uz to viesnīcu, un viņi zina, cikos tu gribi, lai tev ir brokas, cikos tev ir kāds tur tavs newspapers, ka viņam ir tā iepriekšējā informācija, kur droši vien, kad ik pa laikam vajag updateot, bet to jau var pie check-in paprasīt vēl, vai jums vēl projām tikos. Man ļoti patīk Turkish, viņiem ir arī, man ir profils Turkish Airlines, un viņi zina, kur es gribu sēdēt, viņi zina, ko es gribu ēst, un man nav jāprasa. Un man tikai pašai jāatcerās nomainīt, jo es kaut ko nomainīju savā dzīvē. Redzi, iedomājies. Un tikko tu atbildēsi uz to jautājumu, kur tu uzdevi. Bet cik daudz ir tādi, kur padomā par tām mazajām lietām? Nav vienkārši. Cik daudz tev paprasījuši, kā tev patika atsauksme, pieņemsim? Vai viss bija kārtībā? Nākušajā dienā vienkārši tev kāds uzvanīs, pajautājis, vai viss kārtībā, ko mēs varam darīt labāk. Neviens davai, nākošais. Tā kā viens klients, tā doma par to, ka tev ir viens klients un nākamreiz vairs nebūs un vienalga. Jā, bet tur ir tas, kad tas arī tieši par tām pašām reklāmām, šitā ir vēl viena lieta, kur es vienkārši mēģinu tiem saviem klientiem iemācīt, kuriem es strādāju. Tas cilvēks atnāk pie tevis vienu reizi. Un iedomājies, ja tu tajā pirmajā reizē, ja tu nedabūni to cilvēku pie tevis pirmo reizi, ja tu esi kaut kāds maziņas lietiņas, tu neesi sakārtojis, un viņš aiziet uz citu salonu, tad viņš varbūt turpinās to salonu iet 3 vai 5 gadus. Tev liekas, ka tu pačakarēji €40, 50, vienalga, frizieris vai manikīrs vai kaut kas tāds. Bet īstenībā tu pačakarēji varbūt tās 3 štukas nākošajā gadā. Tas forši paskatīties uz to tādā veidā, jā. Un tādā veidā vienkārši tas ir viens klients, tur tu neesi sakārtojis, varbūt tās tur, nezinu, Instagramā tur to pašu savu online pierakstu sistēmu pieņemsim vai kaut ko tādu, viņam izbesīja, viņš vienkārši aiziet pie nākošā, kur bija vieglāk pierakstīties un visu gatavs viņš tur aiziet. Jā.
Man ir arī tāds, kur es arī pasūtīju produktu. Viņiem kaut kas nebija pie checkout. Tur kroķis beigās čakars. Un viņi man pēc tam vēl pēc kaut kāda ilga laika. Viņi tā, varbūt jūs gribat sadarbību. Es saku, es pie jums pirmo reizi pirku. Man nepatika, ka man bija vairāk par 50 eiro, ka man bija jāmaksā piegādes maksa. Un, nē, tā kā. Nē, es negribu. Yeah. Es nopirku citur, es nopirku pietiekami daudz. Man tagad nevajag, un man arī neinteresē. Jo man nepatika šis. Nākošais, kad tu ies tur, kur tev jā, tas bija neliels produkts, un tā kā es biju tikko grāmatu izdevuši, tad es zināju, cik maksā sūtīšana. Jā, jo tāpēc, ka man bija jāmaksā kaut kāds 5, man liekas, par sūtīšanu, un tas produkts, ko es pirku, bija vairāk par 50 eiro, un es zināju, ka tā sūtīšana ir 2 izmaksā. Yeah. Un viņam arī ir mazais XS izmēriņš tam pakautomātam. Un es tā, come on, šis ir tāds, tā kā, kāpēc šitā un es tādu? Labi, čau. Yeah. Un viss. Un man vairs neinteresē, un es skatos, un viņiem tur var būt jauni produkti un tā. Es to citu pasūtīju. Iedomājies, un te ir tas, kad vienkārši, vai nu tu par to klientu domā, kā tikai vienreiz viņam pārdot, bet vai tu domā to visu kopējo pieredzi, kā viņš jutīsies. Jo visgrūtākais ir dabūt cilvēku pirmo reizi pie tevis. Vienkārši, tas ir visgrūtākais, un tas ir vissvarīgākais. Tāpēc, ka tas ir reāli dārgi. Bet tad, kad tas klients jau vienreiz no tevis būs nopircis un viņam pie tevis patiks, viņš vienkārši nāks atpakaļ. Jā. Un tieši uzsvars uz to, ka dara tā, lai viņi vienkārši grib nākt atpakaļ. Un tad viņi nāks pie tevis atkal un atkal.